ziņu, kas nāca no labklājības jomas. Tātad mums jaunā vienotība un progresīvie kopā nevaram mēs atrast pietiekami naudu budžetā nākamā gada, lai palielinātu par iepriekš plānoto summu pabalstu par bērniem. Tātad 30 eiro mēnesī pielikt varēsim, visu summu neatrodam. Tad trūkstošā summa, kur mēs tā arī nespējam atrast, ir 70 miljoni. Jautājumā, kurš skar Latvijas attīstību un Latvijas tautas izdzīvošanu vispār, bērnu radīšanu un ģimeņu spēju bērnus uzturēt un izaudzināt, tur mēs 70 miljonus atrast nespējam. To mēs nevaram. Tā kā paldies jaunai vienotībai, paldies progresīvajiem, bet aicinu vēlētājus tomēr neaizmirst šo un nākamajās vēlēšanās attiecīgajiem politiķiem par to pateikt savu viedokli. Attīstība šajā jomā gan nodokļu politikā, gan bērnu pabalstos viņa ir raksturojama ar tādu ģeometrisku jēdzienu kā taisne. Un ja mums jaunā vienotība pirms tam jaunais laiks ir bijis pie varas tik daudzus gadus, un mēs droši varam katru gadu likt uz šīs taisnes tātad atzīmi, kur mēs esam, tad tur nav grūti saprast, ka saglabājot šādu pašu varu, šos pašus cilvēkus pie varas, mēs droši varam likt nākamos punktus un to taisni vilkt tālāk. Un demogrāfijas gadījumā tas nozīmē diezgan skumju bildi, un tur ir taisnība tiem, kas saka, ka latviešu tauta izmirst. Jā, varbūt ne tik katastrofāli ātri, kā dažiem austrumu kaimiņiem gribās to pasniegt, bet fakts jau no tā nemainās. Ja mēs varam atrast 30 eiro priekš bērna, nebūsim muļķi, nu skaidrs, ka nevienu tas neveicinās radīt vēl bērnus. Šiem pabalstiem ir jābūt jūtamiem, viņiem ir jādod tiešām kaut kāda kompensācija par to, ka vecāks izvēlas, teiksim, savu papildus smagumu ikdienas dzīvē jau tā salīdzinoši nevieglā ekonomiskā situācijā. Ja mēs tagad nepalielinām šos pabalstus pie tādām summām, ko mēs aizņemies, tad mēs to noteikti neizdarīsim tad, kad šī summa būs jāsāk atdot. Jo tad mums atkal būs visur viss jāgriež, visi budžeti jāīsina. Droši vien, ka ne tajās pareizākajās vietās.